Nu, ko labi, meitenes, šodien parunāsim tieši tā, kā es arī runāju un teicu, kad ir dzērvene, un dzērvene ir tā aizsardzības, mūsu imunitātes un pacelšanas un spēkam dodam, ja, un runāsim vairāk tātad šodien par dzērveni, jo dzērveni mums ir atsevišķi izveidots produkts. Kā jau zinat, ka mums ir dzērvenes aug pie mums, jā, un pati dzērvene mums ir daudzgadīga, katru gadu mēs varam viņus novākt un ņemt un lasīt skaistos mežos, krūmājos, purvos, ja, kur viņas visas aug ar tumši sarkanām ogām. Dzērvenes dabiski aug ziemeļu puslodēs, vairāk augstā un mērnā klimata joslā. Viena suga ir subtropos arī, viņas ir visādi veidi. Daudz veidi visādi dzērvenēm ir, ja. Pārmitrās purvās vietās ir skābākas, nabadzīgākās augsnēs ir mazāk ar vielām un parasti kopā ar fāgu sūnām. Tātad, kā jau mēs zinām, ja, kad dzērvenītes mums aug sūnās un mēs viņas atrodam un mēs viņas lasam. Dzērveņu ogas tiek uzskatīts ļoti veselīgs, plaši izmantots tās tautās, tā kā klīniskajā medicīnā ļoti. Viņi izmanto, no viņiem izvelk visādus vitamīnus, daudz spēcīgus vitamīnus, jo ļoti daudz satur C, B1, B2 un PP vitamīns, kurš ir vajadzīgs mūsu asinsvadiem. Cukurs, pektīdvielas, krāsvielas, glikozīdi, vakcīni, minerālvielas, flavonoīds, antioksidanti un minerālvielu kālija, nātrija un kalcijs. Kā zinat, jau atkal daudzos augos mums viņš ir, jā, un arī dzērvenēs ir ļoti daudz bioloģiski aktīvo vielu, piemēram, kā organiskās skābes, benzīlskābi un pirunskābi. Tātad, ko tad mūsu dzērvenīte mums palīdz un ko mums viņu labu dara, kādām vielām un kādām problēmām mēs varam atrisināt. Samazināt kuņģu ķūlu risks var. Tām, kam kaut arī viņas ir ļoti skābas, viņas kavē helikobakteriju, baktērijas, kas saistītās ar kuņģu ķūlu un gastrītu un kuņģu zarnu problēmām. Kā jau es teicu, es arī tagad dzeru, ja man tāda problēma bija, un arī īstenībā ļoti labi, un ātri tiek uz kājām. Tātad, protams, arī ir vajadzīgs dzērvenes kaulu blīvumam, jo C vitamīns un mangāns, kas ir iekšā, palīdz kalcijam ātrāk uzsūkties un tieši kaulu blīvumam palīdzēt kalcijam pāriet tur, kur viņam ir vajadzīgs. Jo C vitamīns ir vajadzīgs arī pie kalcija, lai viņš tieši kaulos iet iekšā, nevis muskuļaudos, bet tieši kaulos. Un kaulu blīvums arī dzērveni lietojot, mēs varam palīdzēt, lai kauli mums ir stiprāki. Tad samazināts pie Parkinsona slimības riskam, jo šie te vitamīni un tās skābes, kas viņā ir iekšā dzērvenēs, ļoti labi palīdz un aizsargā tieši nervu slimībām un tieši Parkinsonam. Jā, dzērvenīti daudz jālieto. Uzlabo barības vielu uzsūkšanās, tātad C vitamīns dzērvenēs var uzlabot dzelzs uzsūkšanos no augu izcelsmes avotiem, palīdzot novērst dzelzs deficīta anēmiju. Tātad atkal viens no produktiem, kas ir, ja nav dzelzs, tad ēdam un dzeram mūsu dzērveni. Jā, ar ēšanu diezgan, pēc tam drusku pastāstīšu, kāpēc ar ēšanu daudz ne, jo tur tādas vielas ir. Uzlabot elpceļu veselību, tātad pie elpošanas problēmām, pie plaušu slimībām, jā, tātad var arī cilvēkiem, kam ir tiešām elpas trūkumi, arī dzērveni var lietot pie asmas un hroniskiem obstruktīvu plaušu slimībām, tātad pie saucamā HOPS. Jā, arī ļoti labs ir viens no, nevajag palīdzēt jau, nevajag baidīties, kad vajag viņu dzert 2 vai pat 3, tad, kad ir, piemēram, ir slimība.
Tad viņš normalizē dzērvena hormonu līdzsvaru, dzērvenes satura fitoestrogīnus, kas var palīdzēt līdzsvarot hormonu līmeni sievietēm un mazināt menopauzes simptomus. Pagājušreiz mēs runājām par maku, kur arī palīdz šo te, un arī dzērveni ir viena no tām, kas arī palīdzēs normalizēt menopauzes simptomus un normalizē hormonus. Samazināts aterosklerozes risks, jo C vitamīns, B1 un B2 un PP ir tas vitamīns, kas dod skābekli, kas regulē asinsvados aplikumu, kas attīra asinsvadus. Vacogot dzērveni tā, kas izdzen visus aplikumus no visiem asinsvadiem, vai tie ir kapilāri, vai vēnes, vai artērijas. Visus kā es saku, lipekļus, kas mums ir lieki organismā, dzērveni ļoti labi skalo organismu, ļoti labi. Bet tajā pašā laikā arī viņš pabaro, un ļoti ātri atjauno tātad veselības un struktūru organismā, atbalsta aknu darbību, jo dzērvenis satur savienojums, kas veicina aknu detoksikācijas procesus, palīdzot izvadīt toksīnus no organisma. Tātad ir jākā mums ir produkts, ko mēs varam lietot, neaizvietojot nav olīvu lapas, vai pat kopā var lietot, ja ir vajadzīgs daudz atjaunot organismus vai izvadīt no organismu ārā tiešām toksīnus, kas ir sakrājušies vai dabūti, tad dzērveni ir arī tā, kas mums var ātri to atjaunot. Dzērveni palīdz mums arī miega kvalitātei, jo antioksidantu pretiekaisuma savienojumi var veicināt mierīgāku miegu un mazināt bezmiegu. Tas arī ir ar ļoti labi palīdz, jo arī PP vitamīns ir tas, kurš strādā ar miega fāzēm. Uzlabo plaušu darbību, dzērveņu pretiekaisuma īpašībām, var veicināt plaušu veselību un samazināt elpceļa slimību risku. Tātad, kā jau mēs zinām, kā mēs esam bērnībā, jaunībā, vecmāmiņas vienmēr taisīja, mums dzērveņu moršus, un dzērvenītes mēs dzērām un ēdām, lai uzlabotu, lai pārietu klepus, tātad arī šis te ir, tagad mums ir iespējams vienkārši iedzert, un viņš strādā tāpat bez morsiem. Samazināts prostatas vēža risks. Tas arī ļoti labs, jo C vitamīns un B1 vitamīns ir vajadzīgs vīriešu prostatas normalizēšanai. Tātad atkal kā maka mums atteci viņš strādā un atjauno un uzlabo asins struktūru. Neļauj, tāpēc, ka viņš tīra asinsvadus, neļauj sastrēgumiem būt, jo vīriešiem ir ļoti ātri sastrēgumi, jo viņiem ir sevišķi urīna kanāls, jo urīna kanāls viņiem ir S-veida, nav taisns kā mums, sievietēm, un tāpēc arī ļoti bieži ir tas, kad viņiem tur sabiezēja asins un neļauj attīrīties, un tad rodās arī viens no iemesliem, starp citu, ir prostatas vēzim. Uzlabot spermas kvalitāti, jo ļoti spēcīgs antioksidantu ir un bojājumiem, ja ir vajadzīgs, potenciāli uzlabo vīriešu auglību, arī papildus gan maku, gan viteksu. Kā jau es teicu, es saku, nākošā reizē man jau būs sagatavots viss tas, ko es pagājušajā reizē solīju par auglībām un sieviešu veselību, tad arī tur arī ietilpst arī dzērveni. Viņš ļoti labi tiešām palīdz attīrīt un sakārtot visu mūsu asinsvadus. Tātad migrēnas biežuma samazināšanai dažiem cilvēkiem dzērveņu pretiekaisuma īpašības var palīdzēt samazināt migrēnas biežumu un smagumu. Jo dzērvene, tāpēc, ka viņa tiešām ļoti, ļoti skalo mūsu organismu. Protams, ir vajadzīgs, mēs lietojam mūsu kapsulas, tad ir vajadzīgs ūdens ļoti daudz, lai viņš šķīst un lai viņš tur darbojās, un tāpēc, kad pie migrēnām ir atkal kapilāra attīrīšana vajadzīga, un migrēnām ir ļoti daudz atbildīgi par kapilāru labās puses, Smadzenēm ir vajadzīgs skābeklis, un ja būs aizprostojumi kapilāros labajā pusē, tad migrēnas ir vairāk.
veselīgas smadzenes. Jā, tas ir arī, jo ir spēcīgs C vitamīns, jo tātad pret iekaisumu īpašības ļoti tādas stipras ir dzērvenītē, ja? Un smadzenes arī uzlabot. Var pat attaisīt kapsulu un uzlikt uz smadzenām kompresi, kā es saku. Tā var paturēt, lai viņš ir, jo tur ir mūsu kapsulās ir noņemts viss tas sliktais un lielais skābums, kas traucē ikdienā, dienā, piemēram, lietot dzērveni. Jā, mūsu tās vielas, kas ir kaitīgas, lai nav šī te skābuma lielā organismu skābumu uzturēšana, jā, tad jo mums tā jau ir skābs tas organisms lielāko daļu, un mēs nevaram viņus sakārtot, tad dzērveni ēdot iekšā parasti no pļavas, mēs viņu nedrīkstam daudz lietot, jo šīs te skābas mums viņas neuzsūcās, un taisa organismā ir sevišķi, ja ir kuņģu problēmas, zarnu problēmas, tad dzīves dzērvenes, kā es saku, nevar ēst, ja, bet tad viņas ir jāšķaida, bet tad nevar ilgstoši. Ir kādu laiciņu, kādu dienu, 2, 3, un tad atkal jābūt pārtraukumam, nevar viņas ilgi, jo, bet mūsu kapsulās šīs te ir iznīcinātas, ja, nevis iznīcinātas, bet noņemtas šīs te sliktās vielas. Tātad, protams, ja ir stiprs C vitamīns, tad būs organismam imunitāte augstāka un pretnovecošanas iedarbība būs, ja, jo antioksidanti ir pats galvenais, kas mums vajadzīgs, lai mēs būtu jaunāki, stiprāki, āda uzlabotos un arī pret tātad saules starojumu un piesārņojumiem, kas mums ir no gaisa. Ja? Uzlabojas garstāvoklis, jo C vitamīns ir sevišķi, ja mums dod C vitamīnu uzlabot garstāvokli un noņem depresijas. Mūsu daudzās vietās ir daudzas mūsu bioloģiski aktīvajās piedevās, kur mums ir daudz kur C vitamīnu. Faktiski C vitamīns būtu jādzer katru dienu, bet nevis tā kā tieši mums ir tieši C vitamīns, kurš ir ļoti atzīts starp citu, jo ir mežrozi klāt un ir stiprāks par visiem, kas ir veidoti un kas veidosies. Jāsaka, šobrīd mēs esam visstiprākie ar C vitamīnu, bet sabalansētākais, jo mūsu mežrozi C vitamīnu atkal neutralizē. Ja, un viņš dod savu efektu. Tāpēc mums ir daudzos, kur mums ir plūškokā, melnā ķimenē, ja, visur, kur mainam produktus un arī dzērveni varam samainīt, kaut ko nedzert, bet padzeram dzērveni, lai mums ir šis te C vitamīns, viss ir tagad ziemā ir sevišķi, ja, mums ir visu laiku jābūt C vitamīnam. Protams, arī būs acu veselībai ļoti labs, jo antioksidantu luteīns tieši, kas ir, un zeakstadīns dzērvenēs var un veicina acu veselību un samazina vecumu saistību ar acu slimību riskām. Ļoti palīdz tieši acu mitrumam, glaukomu mazāk, ja, jo luteīns arī ir tas, kas normalizē tātad šķidrums organismā un tieši acu gļotādai. Uzlabo kolagēna ražošanu, jo, kā jau zinat, C vitamīns dzērvenēs ir būtisks, ja, kurš kolagēna sintēzē, kas ir ļoti svarīgs ādai, locītā un saistot veselībai. Mūsu kolagēnam ir klāt C vitamīns arī, bet varam vēl papildus, lai ātrāk it sevišķi kolagēns numur 2, jā, tam, es gandrīz vai ieteiktu, gandrīz vai no dzērveni vai C vitamīnu kopā, jo viņš labāk un ātrāk uzsūksies un veidosies kolagēns ātrāk organismā, palīdz atjaunot, ja, to kolagēnu sintēzi organismā. Jo ir C vitamīns ļoti augsts, tad arī palīdz, ja ir brūces, tad arī brūces dzīšanās sadzīst visas rētas, ātrāk palīdz sadzīt, ja, jo C vitamīns ir tas, kas atjauno audu atjaunošanu, ja. Uzlabo matu augšana, jo atkal ir C vitamīns un arī daudz, un arī PP vitamīns ir tas, kas dod matu augšanai un samazina matu izkrišanu. Protams, mēs zinām, ka mums ir arī atkal ir daudz visādu līdzekļu, kas var palīdzēt šādam, bet atkal mēs varam pamainīt, lai nav kaut kas, ja, un palīdzēt papildus.
jo ir gan no ārpuses jāliek, matiem jāstrādā, gan virsū matiem jāliek, viņi jāskalo, viņi jābaro, bet arī no iekšpuses, jo matu kodoliņi, matu sīpoliņi, viņi neattīstīsies un nebarosies, arī viņus vajag barot no iekšpuses, ja, tad gan ar asins apriti, gan ar vitamīniem, ja. Tad dzervene būs atkal viens no tiem, kas var palīdzēt ātrāk atrisināt problēmu. Pie artrīta simptomiem mazināšanās ir pretiekaisuma īpašības, palīdz samazināt sāpes un iekaisumu cilvēku ar artrītu. Var, kā es saku, var taisīt vaļā, var šķaidīt, var likt kompreses. Interesanti, bet viņš darbojās. Labākā ir kognitīvā funkcija, antioksidantu dzervenēs var stimulēt smadzeņu veselību, potenciāli uzlabot atmiņu un kognitīvās funkcijas, jo dzervenēs ir šīs te lipelioidi, kas palīdz, un šis te stiprais C vitamīns noteiktā formā, kurš palīdz smadzeņu darbībai neatpalikt un palīdz smadzeņu darbības funkcijām. Bērniem, ja pieņemsim pirms skolas, kam vai tad, kad ir eksāmeni vai nogurumi vai daudz slodzi, skolās atvainojos, ir tad arī var padot dzērveni, viņi gan aizsargās pret vīrusiem skolā, kā tagad ir šausmīgie vīrusi, jā, gan arī būs smadzeņu attīstība un labāk domāsies un tiks līdzi. Samazināt iekaisuši zarnu slimības riskus. Jā, tiešām palīdz, to es arī izbaudīju, un samazina iekaisumu zarnu slimībā, piemēram, arī pie Krona slimības vai čūlainā kolīta, jā, tās ļoti smagas zarnu slimības, jā, kurām, es teiktu, viņas palīdzēs, bet viņas kā profilakse būs mums, nebūs tik lielas sāpes un nebūs tik liela iekaisumi, ja? Viņi palīdzēs normalizēt, protams, tur ir jābūt medicīniskām palīdzībai, bet ar dzerveni mēs varam uzlabot šo te ātrāku atvesaļošanu. Samazināt žūcakmeņu risku, jā, jo dzerveni ir tā, kas, kā jau es teicu, viņi skalo visu ārā, jā, bet ja ir lieli žūcakmeņi, tad gan mēs dzerveni ļoti uzmanīgi, jā, jo viņi tiešām skalo ārā, ļoti labi skalo no nierēm ārā, smiltis. Jā, vīriešiem dikti ir jāuzmanās ar šo te, bet piemēram, ar žūcekmeņiem, ja ir lieli, tad gan nē, jā, jo var būt visādas problēmas, viņi var iesprūst, jā. Ja ir mazi, smalki, tad noteikti to var darīt un arī līdz ar to, kad dzerveni dzer, viņš arī pāsina holesterīna sadalīšanos žultspūslī. Žultspūslis, kā zināt, mums ir, žultī ir jābūt noteiktā biezumā, lai nav bieza, jā, lai viņa darbojās un mūsu organismā sašķeļ pārtiku. Tad dzerveni būs tā, kas mums normalizē šo žulti nebiezināti, jā, tad jā, tas nekas, ja, piemēram, cilvēkam ir izoperēts žultspūslis, jā, bet žults viņi tāpat veidojas un tāpat viņi ir. Tad ir sevišķi īstenībā būtu jādzer un jāpalieto dzerveni kādu laiciņu, jo normalizēt žults atteci vajag, ja? Jo tad, kad ir izoperēts, tad nav mums tas, kas normalizē, ja, to, cik daudz lejās iekšā mūsu kuņģī, ja? Mums viņš atverās un automātiski viņš tur aiziet noteiktā daudzumā, ja? Bet tad, kad nav izoperēts, tad mums ir tāds krāniņš, kas tur normalizē, cik daudz un kā, un viņš aizverās. Tad ir savādāk, un tad viņš tajā laikā nav tik biezs šī žults, ja? Bet, viņu ir tāpat vajag ar lipīdiem un ar pektīdiem viņu tīrīt un šķidrināt žulti tik un tā. Tad dzerveni arī ir tā, kas mums to var palīdzēt, ja? Veselīgi nagi, jā, protams, arī, jo ir C un zels ļoti daudz, būs stiprāki, jo minerālu vielas baros mūsu nagus. Uzlabo, tātad arī atkal, kā jau es teicu, par sieviešu auglību, par vīriešu spermatozīdiem, jā, tad C vitamīns un dzerveni arī ir tās, kas
šīs te barībvielas ļoti labi normalizē reproduktīvo veselību un auglīgu sievietēm, kas atjauno viens no produktiem, kas pieiet pie kompleksa tātad neauglības gadījumā. Locītavu veselībai dzērveņi ir pretiekaisumi, savienojumi var palīdzēt mazināt locītavu sāpes un uzlabot locītavu elastību. Tātad noderot tiem, kam ir artrīts vai locītavu problēmas, jo, kā jau iepriekš runāju, kad viņš atjauno un palīdz atjaunot kolagēnu, atjaunot šķidrumus, ja? Tāpēc arī būs locītavām būs uzlabojums. Samazināt insults, jā, protams, arī kāpēc, tāpēc, kad, kā jau iepriekš runājām, viņi attīra asinsvadus, un ja mums asinsvadi ir attīrīti, ja nav mums biezi, ja nav asins mums biezas, ja mums viss tek kā vajag noteiktā ātrumā, tad arī mums nebūs ne ar sirsniņu slikti, ne ar insulti, ne mums asinsvadu veselība būs ok. Ja, jo dzērveni tiešām ļoti labi tīra asinsvadus. Uzlabot kaulu veselību, to jau mēs teicām, to jau es teicu. Jā, tātad dzērveni satur K vitamīnu un kalciju, kas veicina stiprāku kaulus un samazina osteoporozes risku. Jā, dzērvenīti ir tiešām ļoti labi, palīdzot arī tiem, kam ir osteoporozes, var kopā dzert ar kalciju, kā es to daru. Arī, bet, maina, protams, ja, padzeram kalciju, vai tad atkal dzelzi, tad atkal jodu, ja kaut ko klāt, vai C vitamīnu ar mežrozi, ja kaut ko klāt pastiprinot, lai kalcijs vairāk un ātrāk uzsūktos tieši kaulos, ja ir tieši kaulu stiprināšanai vajadzīgs un uzlabot kaulu veselību, lai nav osteoporozi. Uzlabo sportisko sniegumu, jo antioksidanti uzlabo fizisko slodzi. Pie fiziskās slodzes mēs dzērveni varam dzert profilaktiski, tad, kad mēs nodarbojamies ar sportu vai sportistiem, arī ir vajadzīgi dzērveni, jo tiešām šis te C vitamīnu sastāvs un šie te, kas ir vitamīni viņā un PP vitamīns, kurš ir ļoti svarīgs mūsu muskuļiem. Jā, visam organismam, bet dot spēku. Samazināt elpceļu infekcijas risku. Tātad dzērvenu imunitātes stiprinošas īpašības var palīdzēt samazināt elpceļu infekciju un, piemēram, saaugstēšanās risku. Kā jau zinat, kā jau es iepriekš teicu, karstie morsi bērnībā ir daudz dzerti. Jā, tad tagad arī var dzērveni, jā, kopā salikt ar pieņemsim eikaliptu, pieņemsim ar timijānu, ar tādu kopā, kam ir ļoti lieliekais un tāds komplekts nekas slikti tur nebūs un ātrāk atrisināsies. Protams, pie aknu veselības, jo dzērvenis uzlabo aknu veselību, palīdz mazināt aknu slimību, piemēram, taukaino aknu, tiem, kam ir aptaukots aknas, noteikti dzērveni ir jālieto. Jo viņš attīra šo te lieko tauku un izvada no organisma ārā. Nav aknai, pārslodze nebūs, lai varētu filtrēt asins, jo ne tikai dzērveni iedzerot mūsu asins filtrēsies, ja akna būs aptaukot vai ar aknām būs problēmas. Jo, ja akna nespēja to darīt, tad mēs to dzērveni varam dzert, cik mēs gribam. Jā, kaut kas drusciņ notiks, bet ir galvenais mums ir jāzina, kā mums vai nav kāda problēma mūsu aknai un vai mēs varam normalizēt un izvadīt visu lieko no ārā. Jā, jo iedzerot iekšā ir viens, bet tas liekais jau jādabū ārā, bet ja nestrādā, vai ir pārslodze aknai, vai kāda slimība aknai, tad būs tas mazākais. Viņš palīdzēs, viņš uzlabos, bet nebūs tāda rezultāta, kāda ir jābūt. Tad arī, protams, pazemināsies asinsspiediens, bet tas nenozīmē, ka uzreiz būs hops un lejā. Jā, viņš normalizē, dzērveni normalizē šo spiedienu un var arī dzērveni palietot, pieņemsim 2 kapsulas, ja ir tiešām ļoti augsts asinsspiediens. Viņš it kā nodzen, bet tai pašā laikā viņš nedara neko sliktu, viņš nebūs tur ļoti zems. Bet to kā es saku, trakumu, to augsto, jā, viņš var tomēr noņemt un ļoti labi normalizē. Tā tad, kas man te ar tiem slaidiem?
Samazinās podagras risks, jo tas arī būs saistīts, protams, ar artrītu, un podagra ir viens no tādām lietām, kas ir saistīta ar locītavām, saistaudiem un sāļiem, kas ir uzkrājās organismā, tad tāda dzērvene būs tā, kas skalos atkal mūsu visu ārā, ja? Un līdz ar to palīdzēs arī sāpes un sāļus, liekos sāļus izdalīs no organisma ārā. Tad, protams, pie sieviešu veselības ir pretiekaisuma, palīdzēs mazināt menstruāciju krampjus un diskomfortu. Meitenēm ļoti iesaku dzērveni, jaunām meitenēm dzērveni padzert, tad, kad sākās menstruācija, lai normalizētu šo te pektīdu un C vitamīnu organismā, jo tad, kad ir uzreiz sākumā, tad organisms nesaprot un nav spēka. Ja, tad dzērvene būtu tā, kas arī uzlabos šo te stāvokli meitenēm. Pret pūtītēm īpašības, jo ir tas, kad dzērveni mēs varam izmantot arī pie ādas kopšanai. Mēs atkal varam viņu šķaidīt, bet virsū likt kompreses, bet arī dzerot iekšā mums attīrīs organismu, palīdzēs ātrāk. Mums ir atkal krēma, mums ir daudz, ko mēs ar pinnēm varam darīt, jā, bet arī no iekšpuses tātad dzērvene būs tā, kas palīdzēs ātrāk ar to tikt galā. Un, protams, tā ir urīnceļa veselība, tā ir tiešām ļoti, ļoti dzērvene ir pirmais produkts, kas ir vajadzīgs nieru slimniekiem. Dzērveni ir jāēd, jādzer un visādos veidos ir jādabū iekšā. Jo es esmu pati personīgi, kam ir ļoti lielas problēmas, bija ļoti lielas problēmas ar nierēm, un rezultāti bija labāki, rezultāti bija noteicošāki, izskalo, pārskalo un sevišķi, ja ir kādi iekaisumi vai pilonefrīts vai nieru bļodiņa iekaisums noteiktā stadijā, ir visādas stadijas, ja? Tā dzērvene ir tā, kas profilaktiski, nevis ārsnieciski, bet arī ārsnieciski noņem mikrobus ļoti ātri, iekaisumus nierēm ļoti ātri, uzlabo gļotādu, atjauno nieru bļodiņu gļotādu. Apakšnierei dod lielāku spēku darboties. Ja? Tā kā es teiktu, arī viens no tiem, kas būtu nieres, būtu tā, kas būtu gan arī dzērvenei tas pamats. Asinsvadi un nieres. Ja? Tā, protams, sirds veselība, jo regulāri dzērveņu lietošana var samazināt sirds slimību, par to jau mēs runājām, ja? Tad mazina holesterīnu, mazina asinsspiedienu, ja, jo viņš attīrot, sakārtojot asinsvadus, viss tas normalizēsies. Uzlabo arī gremošanu. Viņš dzērveni palīdz mums apetītei. Ja nav, protams, atkal, ja nav kādas kuņģu problēmas lielākas, bet ar mūsu dzērvenēm to var darīt. Ja? Kā jau es teicu, mums ir noņemts viss tas kaitīgais nost. Un palīdz dzērvene pie aizcietējumiem. Mutes dobuma veselībai. Dzērvenes ļoti labi ir smaganām, kā jau es teicu. Var bērt virsū, var viņus skalot, lai nav tik stiprs, tas, kas nevar, pieņemsim, mūsu stipro skalošanas līdzekli izturēt, ja, lai tur nekostība ir ļoti liela smagana problēmas. Tad dzērveni mēs varam lietot kā aizvietotāju, ja? Paaugstināt imunitāti, protams, jā, jo C vitamīns ir tas, kurš paaugstina ļoti ātri, bet sabalansē. Dzērveni ir tā, kas sabalansē šo C vitamīnu un cīnās pret infekcijām. Tātad tagad ziemā būtu profilaktiski, šos ziemas mēnešus, 3, ja mēs dzertu dzērveni. Protams, mums ir daudz kas viss cits, ja, ko mēs vēl varam papildus aizsargli infekcijām padzert, ja, bet dzērveni būtu tā vienkāršākā un arī ļoti labi to dara. Ļoti labi nierakmeņus, jā, tā tiešām ir, ka dzērvenē
Bet atkal jāskatās, ja ir lieli tātad nierakmeņu vai kā iepriekš teicu, pat žūtsakmeņiem, jā, ar akmeņiem ļoti uzmanīgi, bet ja ir smilts, tad ļoti tas labi ātri izdara un normalizē. Un normalizē kalcija oksalātu kristalāciju. Tas ir tas, kad, lai tie akmeņi, dzērveni ir tā, ka, ja viņš iztīrīs, tad viņš aizsargās, lai viņi vairs neveidotos, ja? Tas arī ir viens no labiem tāds dzērvenes aizsargā līdzekļiem ir, ja? Normalizēs cukuru līmeni asinīs, jo regulē cukuru līmeni. Samazina diabēta risku. Dzērvenes ir tās, kurš arī diabētiķiem vajadzētu ēst, dzert atkal no matu galiņiem līdz papēžiem, kā es vienmēr saku, jo diabētiķi viņiem palīdzēs dzērvene, cevišķi mūsējā, ja, jo viņi nekaitēs sev un viņi normalizēs, nebūs tik augstas cukurs. Cevišķi tie, kas mums insulīnu lieto, ja. Pie tabletēm vēl, pie tabletēm dzerot starp citu dzērveni, mums arī var palīdzēt un var pat tabletes vairs nedzert. Tātad dzērveņi ietekmē uz atkārtošu urīnceļu infekcijām, tieši kā jau es tam pievēršos, jo dzērvenis ir 85% ir tiešām infekcijas, kas izraisa kolibaktērijas, un dzērveni ir tā, kas viņu iznīcina. Dzērvenē ir dzērveni neļauj baktērijām tikt iekšā urīnceļos, tātad arī mazāk infekcijas, jo caur urīnceļiem mēs daudz ko varam sev tātad visādas baktērijas piesaistīt un ne tikai, jā, un arī rokām, ja tātad mums viss tīrīsies dzērveni, būs tā, kas mums aizsargās no baktērijām, ja. Ja ir cistīti, tad arī ļoti, ļoti labi dzērveni ir pie tām. Kādi urīnceļu simptomi, jo kā jau saku, es uzskatu, ka dzērveni ir, pirmais produkts tiešām ir urīnceļiem, ja. Tātad, un kādas te infekcijas mēs varam dabūt ar urīnceļos, tad, protams, urīns ir noteikti savādāks, tumšāks, urīns ir smakojošs, urīnam nav jāsmako īstenībā, tāpat kā mums krēslam arī jābūt nesmakojošam, ja. Asins urīnā citreiz var būt, ja ir infekcija urīnceļos. Tad arī nepilnīgs urinācijas sajūta. Tas liekas, ir tā, ka tad, kad ir iekaisums, pieņemsim, ja, tad ir tāda sajūta, ka it kā vajag, bet nekas ārā nenāk, kā saku, ja. Bet vai drusciņ, un tad viņš apstājās, un it kā viņš tur paliek iekšā, ja. Tad tā ir arī viena no iemesliem, kad varētu būt urīnceļa iekaisumam, ja. Tad arī mēs varam profilaktiski iedzert dzērveni, kur attīrīsies un palīdzēs mūsu infekcijām to noslēpt, ja. Tātad, vai atkal bieža urinācija, ja, tad ļoti daudz jāiet ir, nevar apstādināt, piemēram. Tad cilvēkam paliek vājums, jo mēs ar urīnu un ar izkārnījumiem mēs izdalām ūdeni, un izdalām šķidrumu no organismu, tātad ir jādzer pirmām kārtām iekšā, un dzērveni būs tā, kas mums skalos visu ārā. Ja, un varbūt sāpes, dedzinošas sāpes, tad tie ir urīna ceļu tieši iekaisums, ja, tieši kanāla iekaisums, ja tur surkst un sāp. Tad arī mēs varam dzērveni ļoti noteikti tam palīdzēt un ātrāk visu to atrisināt, un var arī sāpēt vēders. To es arī gribēju šodien pastāstīt par dzērvenīti, un mūsu dzērvenīti ir, protams, vienkārši produkts, dzērvene kā tāda, bet ne vienkārši produkts. Viņš ir attīrīts, atjaunots un ielikts tikai tas, kas ir pats galvenais šajā produktā. C vitamīns, B1, K, PP un visas minerālvielas un visas vielas, kas ir vajadzīgas mūsu organismam, bet nebojājot to dzērvenes funkciju. Un tas ir arī tas pats interesantākais, kas mūsu fabrikās notiek ar visiem produktiem. Pilnīgi ar visiem produktiem. Ja mūsu
profesori, mūsu zinātnieki ir tā izstrādājuši, viņi ir izpētījuši, izdarījuši, un mums ir tehnoloģijas, kas to dara. Ja, un tāpēc arī mēs varam visi pilnīgi dzert vienalga, vai tev ir skābi, vai tev ir alerģijas, vai tev ir visi pilnīgi visi cilvēki to var lietot un bērni. Bērni dzērveni var dzert no 7 gadu vecuma. Mazam mēs varam pusīt, atveram, mazākam galīgi zīdaiņiem nē, bet kādu 4-5 gadiņu tad mēs varam pusīt to dot vai kapsulu pa dienu izdot, ja? Jo nekas slikti tur nebūs, jo viss ir dabīgs un nekāda ķīmija tur klāt nav. Ja? Tā kā, par to tā. Viet tā profilaktiski mēs dzeram kaut vai pa 1 dienā, bet arī varam pa 2 dzert, jo, organismam skatoties, kāda ir jūsu pašsajūta un kā jūs paši jūtaties, jo dzērveni nekad pa daudz nebūs, ja? Jo C vitamīns nekad pa daudz nav, ir sevišķi sabalansēts, ja, kur mums ir vajadzīgs visiem procesiem un visām mūsu šūniņām un visam, kam jāmies. Mēs vienīgais skatāmies atkal, ko mēs papildus vēl dzeram. Ja mēs dzeram C vitamīnu, tad dzērveni, protams, ka nē, tā būs pa daudz. Ja, bet mums pašiem ir jāsaprot, lai mums, lai nebūtu, jo dzērveni un C vitamīns pats pa sevi ļoti koncentrēti tieši uz C vitamīnu. Jā, visos pārējos viņi ir tā sabalansēti, tur tik daudz viss ir klāt, kas tikai kaut ko drusciņi iedod, papildus, ja? Bet šie te 2 produkti uz C vitamīnu ir ļoti, ļoti tādi koncentrēti, ja? Bet viņi ir sabalansēti. Ja? Tāpat kā dzērveni ir sabalansēti, tāpat arī mūsu C vitamīns ir, ja? Dzirdēju atkal vienu stāstu no Krievijas meitenēm, atkal jāpiesaista, ja, bet ir pierādīts to, kad ir bijis cilvēks, profesors, ārsts, kurš ir atzinis mūsu produktu tieši dzērveni un C vitamīnu. Ja, ka tieši ir šī te sabalansēšana, ka nav nevienai kompānijai šāda šī te sabalansēšana. Un par reišīsēni, ka par reišīsēni jau sāk runāt arī zobārsti. Ka bez reišīsēnes zobārsti nebūs vairs nekas smagans, nebūs infekcijas, vairs nebūs saglābjams, ja nelietosim reišīsēni, jo izrādās, ka reišīsēni ir pirmais antibiotiķis, kas mums visu satur un kas mums ātri uzlabo visu, ja, tā kā, tāds, noklausījos tādu interesantu lietu, kā tad man prieks, kad arī, kad tiešām ārsti tur piesaistās un kad to viņi saprot un atzīst. Ja, tā kā mēs to varam stāstīt, teikt, ka tiešām ir tāda atzinība un ka mēs esam tie vislabākie. Tālūk, labi, meitenes,